Žurnāla bilants lielseminārā Jelgavā 4. 31. janvārī viens no karstākajām diskusijām izraisīja jautājums par valsts ieņēmuma dienesta jaunajām datubāzēm, īpaši nodokļu parādnieku datubāzi, ar ko klātsošos iepazīstināja auditora kompānijas KPMG Baltikas vecākā nodokļu menedžera Gunta Kauliņa. 1. aprīļa, tas ir nākamais, šobrīd vēl kā nav, bet ar 1. aprīļa būs pieejams divas jaunas datubāzes ieņēmuma dienesta mājaslapā, un viena būs nodokļu parādnieku datubāze, un otra būs fizisko personu datubāze, kas veic saimniecisko darbību. Par otro no šīm, tas ir ar mērķi, lai, teiksim, komersants, kurš sadarbojas ar kādu fizisko personu, publiskā datubāzē varētu apskatīt, vai viņš ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs vai nav. Viņam vairs nebūs jāpārbauda un jāpūst par reģistrācijas attiecības vai kaut kā pierādījuma papīrs. Publiskā datubāzē būs informācija, lūk, Jānis Priedīgs ir saimnieciskās darbības veicējs, līdz ar to jums tur nav jāiet attiecīgi kaut kādi nodokļi, izmaksājot kaut kādas summas un tā līdzīgi. Attiecībā uz parādnieku datubāzi situācija ir daudz sarežģītāka un bīstamāka jums pašiem. Jo parādnieku datubāzē tiks iekļaut uzņēmumu, kam uz konkrēto datumu būs parāds lielāks par 100 lapiem. Kas ir 100 lapi? Es domāju, jūs labi ziniet. Un kas ir laikā maksāt nodokļu, arī jūs labi ziniet. Bīstamākais ir tas, ka šī datubāze tiks atjaunotas tikai 1 reizes mēnesī. Tas būs uz mēneša 7. datumu un uz mēneša 26. datumu. Tātad pieņemsim, ja jums ir kāds nodokļu maksāšanas termiņš 5. datums, jūs 5. iemaksājat, 7. viņš nav atnācis līdz datubāzē, līdz ieņēmuma dienesta, teiksim, uzskaits sistēmai, jūs esat jau nemaksātāju datubāzē. Šī nemaksātāja datubāze ir vēlreiz bīstama ar to, ka sākot darboties šai datubāzei tiks slēgtas visas iespējas saņemt kaut kādas izziņas par nodokļu parādu esamību. Tas nozīmē, ka jūs gribēsiet šī brīdī, teiksim, kad jūs tas nodoklis ir iemaksāts, bet viss nav viņu piefiksējis un jūs tai bāzē esat trāpījuši, un jūs šajā brīdī gribēsiet piedalīties kaut kādā konkursā, vai kaut kādu, nezinu, jaunu darījumu gribēsiet veikt, un uzreiz parādīsies tas, ka, lūk, jūs esat krāpnieks, jūs nemaksājat nodokļus. Konkursā piedalīties nevar, un darbību partners jūs var novērtēt kā, teiksim, neuzticami. Ja? Tā kā ļoti skatieties uz šiem 2 datumiem, tas nav maināms, tas ir pieņemts lēmums. Ja? Tā kā, ja tā situācija ir tā, kā es jums teicu, jums jābūt ļoti uzmanīgiem. Īpaši šajos gadījumos, kad jūs gatavojaties tuvākā brīdī, kaut kādus konkursus piedalīties, kur šī informācija ir svarīga. Publika uzdeva jautājumus saistībā ar dažādiem pārpratumiem un problēmu situācijām, kas varētu rasties saistībā ar nodokļu parādnieku datubāzi, un atbildes uz tiem sniedza gan Gunta Kauliņa, gan arī valsts ieņēmuma dienesta nodokļu pārvaldes direktora vietniece Dace Pelēkā. Ja klients pārbaudot ik pēc 2 dienām redz, kad mainās datubāzes atlikumi, ETS mājaslapā, ja? Un uzdot vidam jautājumu, sakiet, lūdzu, kāpēc man mainās mani nodokļu atlikumi, ja nav nekas darīts ar nodokļu? Un man vidam darbinieks atbild tā, ko jūs neskatāties, jo tie dati nav pareizi. Tie dati formējās tikai no atlikumu vēstures. Tad jautājums, sakiet, lūdzu, to 100 lapus, manu parādu, no kuras datu bāzes jūs savā datu bāzē vadīsiet? Un cik viņi būs korekti, un cik viņi būs pareizi, un kā skatīsies klients, un man sadarbības partneris un pateiks, tu esi nodokļu parādnieks. Kaut gan es faktiski, pat otrādi, esmu kārmaksājis. Es gribētu teikt tā, ka vienam ir tikai viens datubāze. Tā ir datubāze, kurā tiek ievadīta informācija no nodokļu maksātāja iesniegtajām deklarācijām, tātad tā ir aprēķina puse, un tiek ieintegrēta arī šī informācija par samaksātajiem nodokļiem. Tā ir informācija, kura tiek saņemta no valsts kases, tātad jūs aiziet uz banku, samaksājat nodokli, un tā informācija vienā mirklī atnāk līdz šeit datubāzē. Un tad rezultātā veidojas saldo atlikums. Man grūti pateikt, kas tā ir par konkrēto situāciju, kāpēc jūs tajā EDS-ā tur ir tās nesakritības biešas un kaut kas ir mainījies. Runāt pār 100 lapiem. Visi ļoti jauki, kāpēc jāatzīst, ka summa uzmēr, protams, ir ārkārtīgi maza, bet
kāda iemesla mūsu uzņēmumā ap 1000 vienkārši kavēja PVN attiecināšanos kārtiem maksājumiem apmēram 1 mēnesi, ja? Un tad tikai es tevu, ka mums ir pateicis, acīm redzot, man jābrauc pie priekšniecības, ja? Ja mums līdz uz konkursi, nu tad man nākamajā diena rādīs tā, nu, teiksim, attiecināšana, ja? Un, respektīvi, kad šiem grūzieniem mēs tagad, mēs ejam līdz konkursos visu laiku, ja? Ja mums ir ļoti svārmas, vai jūs padomājat par savu darbības sākumu? Jautājums tāds, ja? Paldies, es lūdzu priekšdošu mikrofonu. Jā, paldies par jautājumu. Valsts ieņēmuma dienests noteikti domājas par šīs jomas sakārtošanu. Varbūt jūs esat dzirdējuši, varbūt esat lasījuši arī mūsu cienījamajā žurnālā Bilance, kur mana kolēģi ir stāstījusi par to, ka no šī gada ir veikta valsts ieņēmuma dienests nodokļu pārvaldes reorganizācija un ir pārskatīts šis datu ticamības veikšanas process. Tātad ir izveidots atsevišķas struktūra vienības, ir iepriekš šo te procesu arī attiecībā uz PVN deklarāciju pārbaudu, tātad veica visos klientu apkalpošanas centros, kas ir 31 vai 32, 35, mums visu laiku kaut kā svārstās. Tagad ir izveidota speciāla daļa, atsevišķa struktūra vienība, kura nodarbosies tikai ar šo te jautājumu. Viņi ir sadalīti par nodokļu veidiem, tad ir PVN datu ticamības daļa, kuras uzdevums ir maksimāli ātri tātad izskatīt šīs PVN deklarācijas, gan vadoties no šīs riska analīzes sistēmas datiem, nu, teiksim tā, lai novērstu visus tos gadījumus, ko jūs jau pieminējāt, jo, nu, kā jūs teicāt, daudz, kur strādā šis cilvēciskais faktors, un tomēr konkrētam inspektoram nepietrādāja priekšniecību, tikmēr, nu, tas darbības tā kā atlikās ar vienu uz priekšu. Tā kā, nu, šie likuma grozījumi arī mazliet inicēja šo te strukturālo izmaiņu procesu vidā, lai sakārtotos jautājumus. Atbildot uz šo jautājumu, varbūt no citas puses, es dzirdēju piedalījos konferencē, kurā datu bāzes autori stāstīja, kā datu bāzes strādās, un jāņem vērā, ja jums būs vienā brīdī PVN pārmaksa un 100 latu parāds, tad pēc citu nodokļu viņš netiek skaitīts kopā, viņš netiek skaitīts kopā plus un mīnus. Viņš tiek skaitīts katrs nodoklis atsevišķi, ja jums būs mīnus, tad būs tie mīnus arī parādīsies vai datu bāzē. Un šajā gadījumā vēl man jāpievērš noteikti uzmanība ir tas, ka ja jums tā pārmaksa ir un jūs gribat novirzīt citu nodokļu maksāšanai, tad jums jāņem vērā tās 30 dienas, kuru laikā tā novirzīšana notiek. Tā kā ja vienā mēnesī tas notiek pārmaksa un nedamaksa, teiksim, tā nelatviski, ja? Tad jums jārīknās ar to, ka jūs novirzīsiet tajā nelabajā datubāzē.